jums ir tāda unikāla iespēja un izdevība satikt un uzdot savus jautājumus autorei Kristīnai Sabaļauskaitei, kura šobrīd Lietuvā jau ir reāla zvaigzne. Un lietuvieši saka, ka viņi patiešām ir ilgojušies un vēlējušies, lai viņiem rastos tāda rakstniece. Un tas Lietuvā ir noticis. Grāmata, kura ir izdota jau 5 laidienos gada laikā. Grāmata, kurai ir iznākusi otra grāmata, turpinājums. Un kā pirms 10 dienām Viļņas tirgū mēs bijām liecinieki tam, ka šīs grāmatas otrā daļa tika izpirkta 2 dienās, un tad, kad Kristīnai Sabaļauskaitei bija prezentācija grāmatas sestdienā, tad nebija vairs eksemplāru, kur nopirkt un kur iegūt savu autogrāfu, autoru savu autogrāfu. Kristīne ir mākslas zinātniece, baroka laikmeta pētniece. Un tie, kas jau ir pagūjuši grāmatā ielūkoties, redz to milzīgo greznību, vārdu greznību un tai pašā laikā stila tīrību. Viņa ir iedzīvojusies 16. 17. gadsimtā un lasītājiem tas tik ļoti ir paticis, ka viņas grāmata ir ieguvusi gada grāmatas nosaukumu, kā arī Jurgas Ivanovskaites balvu. Un grāmatu ir tulkojusi neviena cita kā Dace Meiere, kuru mēs pazīstam kā slavenu darbu tulkotāju no itāļu valodas, no spāņu valodas un arī no lietuviešu valodas. Tulkotājs tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo tulkotājs gan var izcelt grāmatas stilu, gan tur arī kaut ko pazaudēt. Nu, šis ir tas gadījums, kad jūs ieiet grāmatā un jūs tajā dzīvojat, jūs nejūtat to, ka grāmata ir rakstīta citā valodā. Un autori, protams, vēlēsies, lai jūs uzdodat jautājumus. Tagad es došu vārdu autorei, lai viņa pati piesaka sevi, un tad domājiet, kāds jautājums uzdot. Labdien visiem! Jeigu jūs leistat, tai aš gal kalbėsiu sėdėdama, nes manau taip jaukiau ir visą laiką labai noriu su savo skaitytojais būti kameriškoje aplinkoje jaukioj. Ja jums nav iebildumu, es ar jums runāšu sēdus, jo patīkam ar saviem lasītājiem būt mājīgā vidē. Sēdus tas būs mājīgāk. Noriu padėkoti poniai Vijai Kilblokai už tokį išsamų pristatymą, iš kurio mažai ką supratau. Gribu teikt paldies Kilblokas kundzei par tik jauku priekšstāstīšanu, gan atzīstos, ka es maz no tiem vārdiem, ko sapratu. Nors neva mūsų kalbos lietuvių ir latvių yra giminingos, lai arī mūsu valodas ir radniecīgas. Bet užtat labai daug supratau iš Dacės Meierės vertimo. Toties, es ļoti daudz sapratu no Dacės Meieres tulkojumu. Kai ji vertė ir man nuolatos rašydavo, užduodama klausimus, tikslindama kai kurios žodžius, savokas. Un kad viņa tulkoja grāmatu, viņa regulāri man rakstīja, uzdeva jautājumus, izjautāja par dažādiem vārdiem un jēdzieniem. Ir kai pamačiau baigtą vertimą, iš tikrųjų man liko įspūdis, kad jis yra labai, labai artimas mano teksto, kurį parašiau. Un kad beigās es saņēmu gatavo tulkojumu, es to lasīju latvisku, un man šķiet, ka tas ir ļoti tuvs grāmatas oriģinālam. Ir todėl visiškai nusiraminau, kad mano kūdikis yra patikimose rankose. Un tad es biju pavisam mierīgi, zinādama, ka mans bērns ir drošās rokās. Ir labai džiaugiuosi, kad šiandien galiu pasidalinti su jumis Silva Rerum. Un man ir liels prieks, ka es šodien varu Silva Rerum dalīties ar jums. Silva Rerum yra truputėlį paaiškinta ir leidyklos katalogė, tai buvo Lietuvos Lenkijos bajorų šeimos knyga. Kas ir Silva Rerum? Tas ir paskaidrots arī izdevniecības anotācijā. Silva Rerum bija Lietuvas bajāru dzimtu grāmata, ģimenes grāmata, į kurią surašydavo gimimo, mirties, vestuvių datas. Grāmata, kurā katra ģimene ierakstīja dzimšanas, nāves datums, kāzu datums. Aš žinau, kad protestantiškoji Europa ir turbūt Latvija tuos dalykus rašydavo į Bibliją.
Cik es zinu, protestantiskajā Eiropā un arī Latvijā tādus faktus parasti pierakstīja Bībelē. Na, o Lietuvos, Lenkijos bajorai tam turėjo visiškai atskirą knygą, galbūt dėl to, kad buvo labai tušti. Savukārt Lietuvas un Polijas bajāriem šim nolūkam bija īpaša grāmata. Varbūt tāda sava ziņā tukšība. Ir ten ilgainiui atsidurdavo labai daug labai įvairiausių dalykų. Netgi receptai, kaip raugti agurkus arba kopūstus. Un šādās grāmatās tika ierakstīts arī pavisam ļoti dažāda informācija. Un tur var atrast, piemēram, arī receptes, kā raudzēt gurķus vai kāpostus. Bet taip pat ir poezija. Un tāpat arī dzeja tur atrodama. Taip pat ir religiniai apmąstymai. Un arī reliģiskās pārdomas. Ir ši įvairovė, ši labai privataus gyvenimo įrašų įvairovė, man pasirodė labai tinkama knygos pavadinimu. Un šī dažādība reizē ģimenes visiekšējāko lietu pieraksts un dažādība man tā šķita ļoti piemērota, lai to izvēlētos par grāmatas nosaukumu. Kadangi tai iš esmės giminės istorija. Jo būtībā grāmata ir ģimenes vēsture. Bet Silva Rerum išvertus pažodžiu taip pat reiškia ir daiktų mišką. Bet burtiskā tulkojumā no latīņu valodas Silva Rerum nozīmē lietu mežs. Todėl mano romane daiktai, 17 amžiaus daiktai, kostiumai, interjerai, brangenybės. Un tāpēc manā romānā 17. gadsimta lietas priekšmets, tātad gan tērpi, dārga lietas, visdažādākās sadzīves lietas, irgi yra nepaprastai svarbus. Ir ārkārtīgi svarīgi. Ir kaip objektai liudijantis tą epochą. Gan kā priekšmeti, kas liecina par savu laikmetu. Ir taip pat kaip gyvosios atminties, šeimos istorijos nešėjai. Un tāpat kā dzīvās atmiņas, ģimenes vēstures nesēji. Man įdomu ne tik tai, kaip jie susidėvi, sensta. Man ir ļoti interesanti vērot, kā tie noveco, sadilst. Bet perdodami iš rankų į rankas, iš kartos į kartą. Un arī tas, kā šie priekšmeti ceļo no rokām rokās, no vienas paudzes pie nākamās. Yra tarsi įkraunami šeimos atmintim. Un tātad šie priekšmeti burtiski tiek uzlādēti ar ģimenes, ar dzimtas atmiņām. Tas arī būtu viss. Un kādu no žurnālistiem teica, es neiedomājos, bet neiedrošinājos pajautāt, kā ir ar viņas pašas dzimtas saknēm. Jo šeit ir lietuviešu bajāru dzimtas. Tātad tas ir tas, par ko mēs varētu varbūt apskaust lietuviešus, ka viņiem ir bijusi ķēniņš, ka viņiem ir šī bagātā, augstdzimusī dzīve bijusi. Lūk, es gribētu pajautāt, Silva, kā ir ar jūsu dzimtas kopu? Kāpēc tāda ļoti liela interese par šīm bajāru gaitām? Na, kalbant apie kilmę, aš noriu pasakyti ir apie tai daug kalbų savo antrojoje knygoje. Par dzimtām runāt, es par to ļoti daudz runāju par dižciltību otrajā grāmatā. Kad kilmingumas, ypač dvasios kilmingumas, par to, ka dižciltība un sevišķi garīgā dižciltība nėra įgimtas. Nav iedzimta lieta. Jis yra užsitarnaujamas gerais darbais savo. Dižciltību cilvēks izpelnās, nopelna ar saviem labajiem darbiem. Ir savo antroj knygoj aš kalbu apie tokį nežinomą Vilniaus vienuolių Rokitą. Nežinoma Vilniaus vienuolių Rokitą kalbu antroj knygoj. Un savā otrajā grāmatā es runāju par nezinām Viļņas mūku, kuris maro metu vienas savo rankom palaidojo daugiau negu 20 000 mirusių žmonių. Par mūku, kurš lielā mēra laikā Viļņā viens pats savām rokām apglabā vairāk nekā 20 000 mēra upuru. Romānā darbojas ārkārtīgi daudz reāli dzīvojušu personību. Patrankų meistras Delamarsas, vienuolyno vyresnioji Konstancija Sokolinskaitė, universiteto profesoriai. Piemēram, Lielgabalu un zvanu lējējs Delamārs, Abata Sokolinskaite, tāpat universitātes profesori. Fortifikatoriai, vienuoliai, miestiečiai. Tāpat daudz pilsētnieki, nocietinājumu būvētāji un mūki. Kaip pastebėjote, daugiausiai tai yra vidutinysis bajorų arba miestiečių luomas. Tātad galvenokārt tas ir vidējais sabiedrības slānis, pilsētnieki un bajāri.
kas galbūt irgi truputėlį skiria nuo tradicinių istorinių romanų, kurie pasakoja apie herojus ir karalius. Un tas savā ziņā atšķirās no ierastajiem vēsturisko romānu žanriem, jo pierastus biežāk rakstīt par karaļiem. Man buvo įdomus vidutiniai bajorai, vidutinių bajorų norvaišų šeima, apie kurią rašau. Man ļoti interesanti šķita tieši vidējais slānis, tātad vidējā bajāru slāņa ģimene, norvaišas. Ir kaip istorija paliečia, laužo jų likimus. Un tas, kā vēsture skar viņu likteņus un kā tā tos salauž un maina. Ir vienas profesorius, rašydamas apie mano knygą, galbūt visai teisingai pastebėjo, kad galbūt aš iš tikrųjų bandžiau papasakoti Europos istoriją per Lietuvą. Un kāds vēstures profesors par manu grāmatu teica, ka iespējams es caur savu grāmatu cenšos izstāstīt Eiropas vēsturi, skatoties caur Lietuvu. Lietuvos istoriją per konkrečios šeimos istoriją. Savukārt Lietuvas vēsturi cenšos izstāstīt caur konkrētas ģimenes gaitām. O šeimos istorija ir jos aistras par daiktus. Bet ģimenes un tās skaistlība vēsturi caur priekšmetiem. Taigi, kaip matote, fikcija ir faktas yra labai tampriai susipynę. Un tas nozīmē, ka fikcija un reālie fakti ir ļoti cieši savstarpēji savijušies. Aš norėčiau tikėti, kad tai yra grožinis kūrinys parašytas su mokslininko tikslumu. Es teiktu, ka tā ir daļa literatūra, kas ir uzrakstīta ar zinātnisku precizitāti. Ir kaip minėjo leidėja, užsiminus apie herojų charakterius, net ir juos kurdama aš stengiausi neaprašinėti reakcijų, jausmų ar situacijų, kurios nebūtu buvusios įmanomos tuo metu. Un savukārt rakstot par grāmatas varoņiem, izstrādājot viņu raksturus, es centos, lai neviena reakcija, neviena viņu rīcība nebūtu tāda, kas reāli tajā laikmetā nebūtu bijusi iespējama. Mēs izvēlamies grāmatas, ļoti bieži atskan tādi vārdi, ka jau tā ir grūti vai tas varbūt ir par šausmīgu. Un arī šajā grāmatā ir tātad arī tādas vardarbīgas saimes, kur ir Krievu iebrukums Viļņā un ir stipri, jāsaka, stipri jāsaņemās, lai iztēlotos to, ko autors Spalva ir uzrakstījusi. Un otra grāmata, kura mēs latviski tikko tulkojam un kas ir iznākusi, ir par mēru laikiem. Arī, ja, mēris. Kā Lietuvā lasītāji ir uztvēruši tieši šo vēstures cietsirdīgo daļu. Un kā varbūt tā, ka grāmata, kura stāsta par mēru un mēru šausmām, šobrīd ir izpirkta pilnībā. Geras klausimas. Labs jautājums. Na, teko girdėti, kad dabar antrąją knygą žmonės skaito apie marą, badą ir visus dalykus ir sako, kad nieko gražesnio neras. Es tad esmu dzirdējis, ka cilvēki lasa šo grāmatu par mēru, badu, karu un šausmām un apgalvo, ka neko skaistāku nekad nav lasījuši. Aš labai juokingai pati save giriu. Vispirms ir smieklīgi, ka es pati sev tagad slavēju. Bet tai tiesa, nes antroji knygoje, pavyzdžiui, skamba labai daug muzikos ir yra labai daug prabangos ir peno akims jūslėms. Un tā pašā laikā otrajā grāmatā skan ļoti daudz mūzikas, ir daudz greznības un tātad varība, kas acīm un sirdīm, daudz skaistību un jūtu. Silva Rerum, kurią jūs skaitysite dabar latviškai, yra irgi, aš tikiu, kad yra daug to barokinio grožio. Un arī pirmajā grāmatā, ko jūs tad lasīsiet latviski, manuprāt, ir daudz barokālā skaistuma. Ten yra ne tik kazokai ir karas. Tur nav tikai krievu kazaki un karš, bet ten yra labai daug jaunystės, naivumo. Ir daudz jaunības un naivumu, grožio, skaistuma, meilės, mīlestības. Žodžiu, dviprasmiškai, toks koks yra gyvenimas, viena ir šalia kito, blogis ir gėris. Tad atkal ir šīs divas galējības, tāpat kā dzīvē. Tā bija milza bauda. Protams, strādājot ar šādu tekstu, brīžam vajadzēja arī īpašas apstākļus. Par laimi es varēju aizbraukt uz Ventspils rakstnieku māju un baudīt ideālos klusuma apstākļus, lai cīnītos ar garajiem teikumiem. Bet autors ritms ir tik ievelkošs, ka arī strādājot to jūt.
Un tā bija patiesa bauda meklēt senos vārdus, terminus. Un tad brīžam varētu teikt, ka vārdi paši kā tādi burbuļi no kaut kādām dīvainām dzīvēm ceļas augšā. Es nevienā vārdnīcā nevaru vārdu atrast, bet es zinu, ka šis vārds mūsu valodā ir. Un pamēģiniet man strīdēties pretī. Tā kā savā ziņā teksts pats piesaista vārdus un pats sevi veido. Varbūt Dacei arī ir jautājumi, un es esmu uzurpējusi visu šo sarunu. Dacīt, varbūt... Nē, man nav jautājumu. Es darba laikā visus jautājumus uzdevu. Nu jā, mūsu skatītāji un klausītāji jau tā teikt nav bijuši. Tulkotāji nerunā, tulkotāji tulko. Tulkotāji paši neuzdod jautājumus un paši neko nestāsta. Kvapai. Par smaržām. Iš tikrųjų, mūsų kraštai, jeigu lyginti su, tarkime, Prancūzija to meto, išsiskyrė ypatinga higiena. Ja mēs mūsu novadu, tad mūsu zemes salīdzinām ar tā pašu laikmetu, piemēram, Franciju, mēs izceļamies ar īpašu higienu. Prancūzai nemėgo prostis, todėl jų nuostabi parfumerija. Francūžiem nepatika mazgāties, tieši tāpēc viņiem ir tik brīnišķīga parfumērija. Tuo tarpu Lietuvoje, Lenkijoje ir tikiu Latvijoje pirtis buvo natūralus dalykas. Savukārt Lietuvā un Polijā, un es domāju arī Latvijā, pirts bija gluži dabiska parādība. Aišku, pasiturinčiuose sluoksniuose. Protams, galvenokārt turīgajos slāņos. Žemieji sluoksniai, visuomenės apačios, kaip visada, turbūt kaip ir šiandien. Bet savukārt sabiedrības zemākie slāņi, paši apakš, savā ziņā arī mūsdienās. Su savo higiena tvarkėsi įvairiai. Ar savu higienu rīkojās katrs pēc saviem ieskatiem. Bet ne kūno kvapai man yra svarbiausia. Bet smaržas man ļoti svarīgas. Man buvo taip pat labai įdomus miesto kvapai. Visas pilsētas smaržas man ļoti interesēja. Kaip ore susimaišo smala, žuvų turgaus kvapai. Kā gaisā sajaucas sveķu un zivju tirgus smaržas. Žydinčios liepos, kad zied liepas. Bažnyčių smilkalai. Vīraks, ko kvēpina baznīcās. Man, pavyzdžiui, Vilniaus bažnyčios turi su niekuo nesupainiojamą senovinių smilkalų kvapą. Dažas baznīcas joprojām smaržo, ne ar ko nesajaucam pēc sena vīraka. Ir jis irgi pateko į knygos puslapius. Un arī šis vīraks ir iekļuvis grāmatas lapusēs. Kaip meilės kvapas. Un tāpat arī mīlestības smarža. Ir galbūt iš tikrųjų mano meilė Vilniuje asocijuojasi su tais smilkalais. Un savā ziņā man mīlestība pret Viļņu man saistās tieši ar vīraku. Grāmatā ir, protams, ne tikai smaržas, tur ir arī brīnišķīga priekšmetu pasaule. Un, piemēram, tas, kā tiek iekārtota jaunuzcelta muiža, tur visi Venēcijas stikli un dažādi audumi, tu to redzi, tu to sajūti. Ļoti krāšņa grāmata, un to lasot, man personiski radās arī tā doma. Tātad labi, autori mākslas zinātniece, tātad viņi to visu redz, izlasa, bet viņa ir arī žurnālisti. Viņa strādā lietos ritus, ja, pareizes izrunāju. Tātad, ko viņi tur dara un kā viņi to visu savieno ar tik filigrānu, smalku, pilnīgi citu lietu izpratni, nekā viņas tīrā profesionālā darbība. Jā, un ko viņš šodien dara? Reikėjo tam tikro persijungimo iš vienos rašymo sferos į kitą. Protams, no vienas rakstīšanas sfēras uz citu vajadzēja pārslēgties. Bet aš manau, kad žurnalistika ir nuolatinis darbas su tekstu. Taču žurnālistiku nepieciešamība nemitīgi strādāt ar tekstu man davė iš tikrųjų nepaprastai daug. Man ļoti daudz deva. Ir būtent savęs disciplinavimo prasme. Sevišķi sevis disciplinēšanas ziņā. Kaip tekstą padaryti kondensuotą. Kā padarīt tekstu piesātinātu. Kaip netuščiažodžiauti. Nebūt liekvārdīgai. Kaip žodžiams teikti svorį. Kā vārdiem piešķirt vajadzīgo svaru. Kaip aš visą tai pajutau, tai tikiuosi paskaitysite knygoje. O mano kasdienis žurnalistinis darbas yra susijęs su reportažais apie meno
kultūra, filma. To, kā es to visu sajūtu senajā laikmetā, jūs to visu izlasīsiet grāmatā. Savukārt, mana šodienas darbība, mans žurnālistikas darbs ir saistīts ar kultūras, modes un kīnosfēru. Gyvenimo būdā, madas. Tad ar modi, ar dzīvesveidu. Ir taip pat interviu su įdomiais žmonėm. Tāpat es savam laikrakstam intervēju interesantus cilvēkus, kurie irgi labai įkvepia su jais bendraujant. Un kuri ir ļoti iedvesmojuši. Nu, tad kontaktēšanās ar viņiem ļoti iedvesmo. Un šeit jūs varat autorei palūgt autogrāfu un domājiet lūdzu jautājums.